Viegli manevrējamais un daudzpusīgais sīkpreču komplektētājs Jungheinrich EKM 202, kura celtspēja ir līdz 215 kg. Īpaši piemērots lietošanai veikalos, viegliem apkopes darbiem vai preču komplektēšanai bez paletēm. Stabilais masts nodrošina piekļuvi vairāk nekā 5 metru augstumā. Ierīci drīkst izmantot tikai apmācītas personas ar drošības apaviem. Ievērojiet drošības norādījumus uz tehnikas un lietošanas instrukcijā. Uzkāpiet uz ierīces. Pārliecinieties, ka sarkanais avārijas slēdzis ir izvirzīts uz augšu. Iedarbiniet ierīci, izmantojot ieslēgšanas sistēmu. Kad ierīce ir gatava lietošanai, ekrānā parādās akumulatoru uzlādes līmenis. Novietojiet abas rokas uz stūres rokturiem. Ar zaļo slēdzi labajā pusē varat regulēt gan ierīces braukšanas virzienu, gan ātrumu. Lai pagrieztos, izmantojiet pelēko slēdzi kreisajā pusē. Lai apstātos, atlaidiet slēdzi. Avārijas gadījumā ierīci var izslēgt arī ar avārijas slēdzi. Ekrānā varat ieslēgt pielāgojamas braukšanas programmas un lēno režīmu. Izmantojiet pacelšanas un nolaišanas pogu ar platformas simbolu, lai paceltu vai nolaistu platformu. Atcerieties, ka platformu ir iespējams pacelt tikai ar aizvērtiem drošības vārtiņiem. Izvēloties nobloķēšanas iespēju, vārtiņi automātiski nobloķējas, kad platforma ir pacelta. Tas nodrošina drošu manevrēšanu ar paceltu platformu. Kad platforma ir pilnībā nolaista, vārtiņus atkal var atvērt. Ierīci var aprīkot ar brīdinājumu gaismām. Kad platforma pārsniedz noteiktu augstumu, uz mašīnas tiek projicētas sarkanas līnijas, kas iezīmē drošības laukumu. Augšējo virsmu var pēc izvēles aprīkot ar elektrisku regulēšanas mehānismu, ko iespējams vadīt ar augšējām pacelšanas un nolaišanas pogām. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci. Ja nepieciešams, ierīci var vadīt arī manuāli, izmantojot avārijas vadības sistēmu. Atveriet vāku uz komplektētāja pamatnes un izmantojiet vadības sviru, lai nolaistu platformu. Lai veiktu bezapkopes akumulatora uzlādi, ierīcei jābūt pilnībā izslēgtai. Iebūvētais lādētājs ļauj veikt uzlādi no jebkuras 230 voltu kontaktlīgstas. Regulāri pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta vai netīra. Lai akumulators un ierīce kalpotu ilgi, iesakām veikt regulāru apkopi Jungheinrich klientu servisā. Ja jums rodas jautājumi par lietošanu vai ierīci, sazinieties ar mums. Lūdzu, ievērojiet drošības noteikumus. Sīkāka informācija par ierīces lietošanu un uzturēšanu atrodama pievienotajā lietošanas instrukcijā.